Čau! Čau, Dina. Kā tev? Kā vienmēr. Tā droši velcinojas drēbes un kādas nagas šodien gribētu? Sarkanas. Labi, pastīšos, kāda man ir. Tā, koši sarkanas, tumši vai glābs? Koši. Noteikti. Tā droši sēdēs šeit. Neču. Rudens kā rudens. Apskaties, Dina, viņš te pēdējās 3 dienas jau stāv. Dzersās un tad pļaustas. Totāls alkans. Tāds vajag no ielām novākt. Bezpajumtnieks. Tu zini, kā viņu sauc? No viņa pietūkušajām, piedzertajām lūpām ne vārdu nevarētu dabūt laukā. Kāpēc, lai es zinātu viņu vārdu? Tā taisnība. Nu vācies projām vienreiz. Tu ar saviem druz, jā, miskaši cilvēki, tarakāni. Tik ielaid man vienreiz iekšā. Es nenāktu tāpat vien. Nē, ej prom, ej nosprākst. Tik ielaid mani. Man nevajag tavu netīro naudu. Ar, sacerējies. Un kas notika pēc tam? Nu, es īsti līdz galam nezinu. Viņa klusēja gadu, un tad vienkārši aizlaidās. Pazuda bez vēsts, nevienu mantu nepaņēma. Tu esi slikts cilvēks. Tā izturēties pret savu mājdzīvnieku un domāt, ka tavu sievu tu aizmirsīs. Tādas lietas neaizmirst. Tādas lietas pat nevar piedot. Man liekas, tu esi pelnījis būt bombzis. Dāma, ko tu vispār runā? Es dzeru, tāpēc viņa man pameta. Es neko neesmu pelnījis. Alkohols līst manas ģimenes asinīs. Es to neizvēlējos. Es neizvēlos neko, ko es daru. Tā nekad nav mana izvēle. Darīt, ko es daru. Ir gan. Tu vispār zini, kas tu esi? No kā tu sastāvi? Es, piemēram, mīlu visas sievietes. Segrāms! Un pret tām izturos ar lielu cieņu. Nu, liels paldies tev. Jā. Nu pats, kad kā mums sanāca. Viņa brīnišķīgi. Šī bija meistarklase, un tie būs 20 eiro no tevis. Šis par mums abiem, ne? Liels paldies. Visu labu. Nu, paldies. Jā, nu, protams. Tad līdz nākamajai reizei. Tā. Šodien iestājas astronomiskais rudens. Tas vienmēr ir bijis mans mīļākais gada laiks, jo diena pēc saulgriežiem ir mana dzimšanas diena. Rudens pēc būtības ir silto toņu gada laiks, tāpēc es arī pārkrāsoju nagus, velku drēbes. Strādāju labi, pelnu normāli. Varu ģērties kā gribu, tāpēc kaut kāda pašnoteiktība man ir. Veselīgai paškritikai atzīstu. Es pārāk maz uzdot jautājumus. Jā, Ilza? Kāpēc man zvani? Nu, es pašlaik taisu kūku. Tu zini, ka es nevaru runāt. Jā, protams, rītdienai.
Jā, man tepat blakām ir. Es varu aizskriet ātri. Nē, nu es zinu. Nedaudz jau ir. Tā. Jā. Pagaid, es laikam būšu kaut kur nevietā nolikusi. Nu, es zinu, jā. Man jau arī tā vienreiz atceries. Nē, nu es jau zinu, es atceros. Es vakar tur biju aizgājusi, un man paziņoja, ka es nevaru bez dokumentiem ienākt. Manā vecumā. Nē, nu es jau tādu jau. Nu labi, es ceru, ka es tev varēju palīdzēt. Nav par ko taču. Jā, labi, čau, čau, čau. Ai, tev tāpat paldies, tā! Sveiks, Kārli! Čau! Tev gadījumā mājās nav cepam pulvers. Un tu dzīvo kur? Es esmu pie Latas Ludiķa ielas. 30 minūtes. Labi. Tas nav tik traki, nē. Nē. Tur nenāk man pretī, nē. Man vajag kūkai. Atceries, man bija dzimšanas diena. Čau! Sveiks! Sen neesmu redzēt. Rekt cepam pulvers. Paldies! Es ilgi nevarēju sameklēt. Es ceru, es to neligaidīju pārāk ilgi. Nē, viss labi. Tu rīt plāno būt? Es tev dzimšanas dienu? Jā. Jā. Tavās mājās, ne? Jā, es tev aizsūtīju adresi. Tas pavisam tepat vien ir. Tas jau tepat netālu. Es būšu ar Edgaru un Alisu. Tas ok? Jā, es viņus jau pieskaitīju. Tikai rīt prognozēju lietu. Man bija viss kaut kas saplānots ārā. Aktivitātes. Nekas. Tāpēc labdraņķis. Tev jau savas jaunās kurpes arī nevajadzētu sasmērēt. Tu mums tāda dāma. Es esmu. Man pirmdien izmaksāja alga. Nākamajā dienā nopirku. Man arī izmaksāja. Otrdien. Tev droši vien labi maksā. Jā. Zvejot zivis tas nav viegli. Ļoti mehāniska nodarbe. Fizisks darbs. Ilgs laika periods jābūt prom no mājām, uz ūdens. Ko tu dari ar to naudu? Mums jautājums. Zini, tev kaut kad jāatnāk piemanīt ciemos. Tad arī redzētu. Liela daļa no naudas aiziet tur. Tev nav sirdsapziņas pārmetumi, ka tu zejo tik lielā daudzumā? Man ir žēl to zivtiņu. Bet, nu, kur es citur strādātu? Man ir jāpelna iztika. Mazliet stulbi, bet kādam tas ir jādara. Cilvēkiem patīk zivis. Viņi vienmēr tās ēdīs. Un tas, ka es tagad aizietu prom no darba, tas neko nemainītu. Man rīt varētu atlaist no darba, un par manu vietu sacenstos desmitiem pilnīgi savādāku cilvēku. Un nevienam nerūpētu, ka manis nav. Rūpētu gan.
rūpētu, bet nekas nemainītos. Tu pats ēd zivis? Nē, nekad. Es nevaru iēst. Man arī negaršo. Runājot par naudu, es esmu ievērojusi, ka ir tādas lietas, kuras nemaz nevar nopirkt. Kā tās būtu sarunājušas tev netavoties un būtu domātas kādam citam, kuram tās vajag tieši tikpat, cik tev. Es nerunāju par mīlestību vai laimi vai mākoņiem. Es runāju par ļoti konkrētām lietām, mantām, pat nedārgām. Man ikdienu var sadalīt divās daļās. Pirmsalgas un pēcalgas. Pirmsalgas es tev skaidri varu pateikt, kas ir tas, kas man ir vajadzīgs, bet pēcalgas šīs domas vairs nav. Nav jau tā, ka to būtu daudz. Es pat varu aiziet uz veikalu ar domu nopirkt šo lietu, bet katru reizi atgriezīšos bez tās. Piemēram? Ūdenskrāsas. Es nekad nevaru nopirkt ūdenskrāsas. Tas ir tik vieglas un maigas. Turīt noteikti redzēs, ka mans dzīvoklis ir pilns ar rūpnieciskās krāsas mainīšiem. Tas ir tas. Katru reizi, kad es aizēju uz veikalu, es atgriežos ar 3 vai 4 skārda buņģām. Kaut kāds mentālais bloks? Nezinu. Varbūt tas viss ir garlaicības galaprodukts. Tu iztēlojies lietas, jo tev vienkārši nav par ko domāt. Man nav garlaicīgi. Man ir ļoti daudz domu. Tās ir smagas, tās bojā stāju. To dēļ vajadzētu dzert nervu zāles. Ķer! Daudz laimes dzimšanas dienā. Paldies! Nedžu, šeit? 1, 2, 3, 4 un 5. Jā. Čau, Kārli! Paldies! Nē, es lejā neko neaizmirsu. Tu atradi lejā? Ko tieši? Labi, es būšu. Viņš Vecmīlgrāvī ieradās pirms nedēļas. Acīm redzot, zveja bija liela. Dzīvoju šeit jau no studiju gadiem. Man ir pašam savs dzīvoklis, ko es pats esmu izdekorējis. Varētu teikt, ka esmu iedzīvojies. Man ir ērti. Man patīk Daugava un skats uz attālo jūru. Cilvēki te nekādi, bet vismaz netraucē. Naktīs reti kāds trokšņo. 2000. Man bija turīgi vecāki.
Mēs daudz ceļojām. Atceros, ar vecākiem bijām Sao Paulo, Brazīlijā. Es uz Latviju atvedu viņu tradicionālās perkusijas un lūdzos Dievam, lai nākotnē tur dzīvotu vai studētu. Vai vismaz atkal aizceļotu. Bet tas nebija lemts. Es neteiktu, ka es baigi pārdzīvoju. Un joprojām ir tās bungas. Tas palīdz, kad jūtu, ka pilsēta cenšas man iemedzināt. Tikai es tās nespēlēju īpaši labi. Tāpēc es bieži sadusmojos un man atliek vien iziet ārā. Tad man prātā nāk domas par vientulību. Bloku mājas ir perfekts fonds šādām domām. Tik neizteiksmīgi tā āriena, krāsot ar tukšu prātu. Kā jau teicu, pret vecumgrābu tā cilvēkiem es nejūtu neko īpašu. Man bieži patīk, bet vai jūs apprecētu savu pamatskolas solbiedru? Vai arī savu trešo labāko draugu? Es nē. Kaut kam jāmainās. Kopš atkuģoju atpakaļ uz mājām, manī daudzās savāda sajūta. Cerams, ka parīt, kad man būs jāpalīdz ar kārtējo zveju, tā pazudīs. Es teiktu, ka zivis un zvejošana ir tas, kas pašlaik man dod jēgu. Iemesli celties no rītiem. Vai tikai tāpēc es tās ķeru? Mazliet negodīgi liekas. Pēdējā laikā es tās sastopu dīvainās vietās. Cepurē. Un tagad pie savām mājām. Labi, ka zivīm nav domas. Tās noteikti gribētu atriepties. Zivīm vajag ēsmu, lai tās noķer. To uzdur uz āķi un aizmet tālu ar makšķeru. Tad gaida līdz atpeld. Cilvēks ar makšķeru neķer. Un āķis cilvēkiem nevajag mest. Tie paši atnāks un paņems gardumu no tavām rokām. Ja cilvēks kaut ko grib, viņš to dabūs. Tiem pietiek tikai ar ēsmu, kas katram tuvāk pa prātam. Kas būtu manā ēsma? Atbildes nezinu. Es esmu tīklu zvejnieks, tāpēc āķis man labāk nedod, lai zivs pašas izdomā. Autobusta luodā vasaras vēji klū, liesmaini kvēlās vītumā, pazib magones sātas ceļā malas. Paldies visiem, kas sanākuši, un paldies par dāvanām. Paldies! Paldies un paldies par mīļo cepurīti. Alisa bija tā, kas izvēlējās. Es zināju, ka tev viņa patiks. Paldies, Alis! Vēlreiz paldies jums visiem. Tikai mums vēl jāsagaida pēdējais viesis, pirms mēs griežam kūku. Viņš nedaudz kavējas. Alis, tu nezini, kur ir Kārlis? Viņš nedos mums. Cik ir pulkstens? 12. Es viņam piezvanīšu. Kārli? Jā. Kārli, kur tu esi? Es jābrauc. Es tolī būšu. Mums jāskriež kūku, pirms paliek pulkstens 12. Jā. Paspēsi? Jā, es paspēšu. Kārli?
Kārlī! Viss labi? Dina, Pagaid, es tev pagaid paiešu 5 pretī. minūtes. Es ļoti steidzos. Tu mēģināji mani noķert. Vai tu biji tas, kas izmētājuši zivis? Vai tu biji tā, kas paslēp tās kukas? Nē. Kāpēc tās vienkārši nenopirkt veikalā? Jo visi puķu veikali bija cieti. Skaidrs. Mēs katrs metam ar āķiem, un tu mani bieži aizskat. Vakar noķēra noziedznieku. Zivu zagu. Es pieskāros tavam vaigam. Tu man aizķēri aiz lūpas. Kad man aizķēra, man nobira asari. Tā bija tik vēsa. Es nobijos un man uzmetās zosādi. Es šaubos, vai tu man jebkad esi teicis ko svarīgu. Mēs pārnājam tikai ikdienišķas lietas. Tās tikpat viegli aizmirstas, kā nāk laukā no mutes. Mums ir daudz kas kopīgs. Es atceros, kā mēs dejojām. Es kļuvu nedaudz dusmīgi, jo neatcerējies soļus. Tu biji ierēvis. Es atceros, kā tu man apskāvi un devi man 2 ātrus skūpstus. Mēs viens otru nesapratām, bet tās vienkārši ar žestikas. Ar to man pietika. Tas bija tik sen. Mēs vēl mācījāmies skolā. Es biju jauns un es vēl mīlēju. Es raudāju, līdz man vairs nebija asaras, ko raudāt. Tad es rakstīju savas bēdas, līdz man visas plaukstas bija aptraipītas ar tinti. Tad es smēķēju un klausījos dziesmas, kas man atgādināja par tevi. Man pirksti joprojām ir smēķi un tintas krāsās. Tev bija ļoti skaists sarkans krakls. Tu visu laiku ļoti labi smaržoji. Tu nevarēji paiet taisni, bet uz manām lopām trāpīja. Vēlāk manas jūtas zuda un mēs katrs gājām savu ceļu. Es nebiju pārsteigts, ka es tev atkal ieraudzīju. Šīs ir tavas mājas. Agri vai vēlat atgrieztos. Tas, ko es nezināju, bija, ka tu nekur nepazudi. Nekad neaizbrauci. Es biju aizmirsis, kā tu izskaties un ar ko tu atšķiries. Bet tagad es atminos un man tas viss liekas tik skaisti. Es to redzu savu acu priekšā un pat ja lietas ir mainījušās, es to gribu piedzīvot atkal. Tas bija kaut kas īsts, kaut kas, ko ar vārdiem nevar pateikt. Tas bija jāpiedzīvo. Tas bija vesels laikmets. Es tev nekad
Nejautāšu. Nejautāšu. Ko Ko tu par mani jūti? tu par mani jūti?